Labdien! Šis ir Arvīda Deģa kanāls Zemteksts. Šodien es gribētu nolasīt jums stāstu par Emīliju Benjamiņu un Villu Lāci, uz ko man uzvedināja izpētes darbs. Tajā brīdī, kad es strādāju pie Pāvila Rozīša romāna Bravūrīgais karumnieks, un manās rokās nonāca fenomenāli fakti par Emīlijas Benjamiņas liktenīgo kaisli uz Villu Lāci. Un šis ir tātad viņu romantiskais periods. Emīlija Benjamiņa, viena no Rīgas izsmalcinātākajām un bagātākajām sievietēm, bija sarīkojusi balli savā graznajā Fābu pilī, naudīgo rīdzinieku, labi zināmā vietā, kur pulcējās un reprezentējās visi augstākās sabiedrības pārstāvi, no politiķiem līdz žurnalistiem un māksliniekiem. Emīlija, slavenā jaunāko ziņu atpūtas izdevēja, sekoja līdz Parīzes jaunākajām modes kolekcijām, pat savos gados būdam apveltīta ar harizmu, kas pievilka cilvēkus kā magnēts. Viņas vīrs Antons, ievērams uzņēmējs, gan bija vīrs cienējumā vecumā, bieži aizņemts ar biznesa darījumiem un naudas ieguldījumiem ārzemēs, tāpēc Emīlijai nereti nācās sklētēt pašai sevi. Tajā vakarā respektablie viesi ieradās viens pēc otru atbilstoši ielūgumiem un miljonārs iedibinātai kārtībai. Taču Emīlija jau pirms balles sākuma bija noskatījusi kādu īpašu viesi, jau no daudz sološo rakstnieku Villu Lāci. Viņš bija nesen parādījies literārajā apritē kā meteors, un Emīlija bija dzirdējusi par viņu ambīcijām un iedomību, ko citi uzskatīja par pārmērīgu, taču viņa zināja, ka tieši tas viņu piesaistīja. Viņa vēlējās izpētīt šo jauno censonu tuvāk, un iespējams vairāk nekā tikai literārajā kontekstā. Vills Lācis bija tieši tāds, kādu draudzens viņu aprakstīja, skaists un pašpārliecināts. Viņa melnā smokinga žakete gan bija nedaudz pabružāta, un viss viņā vēstīja par cilvēku, kurš gan sapņo par spožiem panākumiem, bet pagaidām vēl dzīvo šaurībā. Viņš bija pilnīgi pārņemts ar savu iedomību vai izredzētības apziņu, bet tieši tas viņu padarīja tik neparastu. Kad Vills ieraudzīja Emīliju Benjamiņu, viņa stāja kļuva stingrāka. Viņš bija dzirdējis leģendas par šo sievieti, tik ietekmīgu, tik nesasniedzamu, bet arī ievainojumu, ja pieskartos pareizajām pogām. Viņš neizvairījās no viņas skata, bet gluži otrādi, tikai ar drosmu un šarmu viņš tai atbildēja. Emīlija nekavējās. Pienākus pie Villu Lāča, viņa pavēlēja sev smaidīt pārņemošā manierē, žilbinot ar nevainojumu mākslīgo zobu rindām. Man ļoti patīk tas, ko esmu dzirdējis par taviem daļdarbiem, viņa sacīja balsī tik gludāk kā zīds. Kāpēc gan, lai tu man neizstāstītu vairāk par savu radošo virtuvi? Mani presi izdevumi ir atvērti un, protams, labi atalgots spilgtus autors. Villis pacēla uzaci. Viņam tas šķiet kā izaicinājums. Viņš nebija nācis, lai atstātu neizdzēšamu iespējas bagātajiem, bet skatoties uz Emīliju saprata, ka tā bija tāda iespēja, kur viņš nebija gaidījis, bet kuru varētu izmantot pilnībā. Viņa dejoja valsi. Villis viņu vadīja ar pārsteidzošu vieglumu, viņa rokas stingri, bet karsti turējās ap viņas vidokli. Emīlija jūta viņa ostas krāvēja muskuļus zem pabružātā smokinga auduma, bet viņa nepievērsa tam uzmanību. Tas bija spēks un pārliecība, kas viņu pievilka. Ne tik daudz viņa autodidakta intelekts, cik viņa nevaldāmais gars. Pēc dēļas viņa atrada vietu pie loga, kur oficianti padevīgi uz sudraba paplātes pienes atdzesēt šampanietes smailos kristāla pokalos, smalki sagrieztas austrumu saldumus un auguļus, bet labi izdesētais mažordoms atvairīja nejauši ziņkārīgos no Emīlijas galdiņa, lai maismāte varētu klusi un diskrēti aprunāties. Saruna plūda kā lēns strautiņš, pilna vārdu spēlējumu zemtekstiem. Emīlija turpināja smaidīt, bet iekšēji apzinājās, ka Villis ir tas cilvēks, kurš spēja viņā atmodināt ko ilgi apslēptu kaisli, ko viņa gadiem bija slāpējusi un sublimējusi savā uzņēmējdarbībā. Viņas vīrs Antons, uzticamais un cēlais partneris, nebija ne tuvu tam, ko Emīlija ciešot no klimaks meklēja tagad. Balles turpinājumā viņu sarunas kļuva arvien dziļākas un personīgākas, līdz Vills ar neviltot smaidu pieklus un nedaudz pietuvojies iečukstēja Emīlijai ausī. Zini, tādi vakari man ļauj saprast, ka dažreiz labākais stāsts ir nevis tas, ko mēs rakstām, bet tas, ko mēs piedzīvojam. Emīlija pasmaidīja sapratusi, ka viņi abi domā par to pašu. Tovakar viņa bija devusi norādījumus saviem kalpotējiem, lai izklaidē viesus līdz pēdējiem, un viņa pat ar Villi paslēpās vienā no augstāvu istabām, kuras atslēga bija tikai mājasmātē. Villis, neskatoties uz savām jaunības ambīcijām, prata būt maigs, dedzīgs. Emīlija jūta, kā viņš viņu spiež pie sevis, viņu lūpas satuvojās un telpā valdīja gandrīz neizsakām spriedzi. Viņas druknais ķermenis bija piespiest pie viņa nedaudz nodlušā, bet iesvīdušā smokinga krūtešas, un šī kontrasta kombinācija miljonāru sajūsmināja. Ja reiz zemu krist, tad ar vīrieti, kurš nāk no tautas zemākajām aprindām, prasmīgi lauzdams ceļu uz vietējo aristokrātiju. Viņa jūta, kā viņas spēcīgās rokas aizvien ciešāk apvīs ap viņas vidukli un sāk viņu izģēbt. Tobrīd visas rūpes par vīru vai sabiedrības statusu izzuda. Sākās Emīlijas un viņa slepenais romāns, un viņi tikās slepeni dažreiz, viņi vilināja viņu pie sevis,
bet biežāk tieši viņa ielavies pie viņa mazajā pieticīgajā dzīvoklī, kur viņi abi jutās absolūti brīvi no pasaules likumiem un pienākumiem. Vili Lāci neuztrauc Antona Benjāmiņa ģimenei piedarošos miljonāru status. Viņš dzīvoja mirklim, kaislei un izaicinājumam, ko tikai šāda sakarība varētu dot. Emīlija savukārt atšķīra pavisam jaunu, kaislīgākas dzīves lapus, kādu viņa nebija piedzīvojusi gadiem. Vilis Lācis saņēma redaktoru amatu un visaugstāko honorāru likmi par publikācijām Benjāmiņa izdevumos. Ilgadējie darbinieki viņu sāka apskaust, neieredzēt kā Emīlijas protežē. Taču neviens romāns nevarēja palikt apslēpts uz mūžiem, un arī viņu aizraušanās drīz saka pievilkt uzmanību, tāpēc tās atspoguļojums iekļuva šī krājuma saturā. Paldies, ka skatījāties! Kā jau es norādījis iepriekš, vislabākā cena stāstu krājumam, zipstāstu krājumam, saulēns stāsti par drūmiem mīlētājiem, ir mūsu apgāda Latbuks mājaslapā latbuks.eu. Lai jums labi veidojās mājas biblioteka un lai jums ideāla šī vasariņa gan lasīšanai, gan dzīves baudīšanai. Paldies! Ar jums kopā bija Arbīts Deģis un šis bija kanāls Zemteksts.